Mīksti, pufīgi kokosreisu cinnamon roli, tieši tas, kas vajadzīgs šajos tumšajos ziemas vakaros. Tātad sākumā sajaucu siltu pienu no rauga un atstāju 5 minūtēm siltā vietiņā. Tad citā bļodā lieku miltus, kuriem pievienoju evasolu cepšanai. Šeit es nomēru aptuveni 60 gramus, kurus es izkausēju karsta ūdens svaikos. Tad seko cukurs, sāls, 1 ola un piena rauga masa. Visu riktīgi maisam un, kad jau sāk atgādināt mīklu, mīcam to kādas 5 minūtes. Ja nepieciešams, pievienojam papildus miltus un liekam ieļotā bļodā uzgriezt uz stundiņu. Tagad gatavosim pildījumu, vienkārši sajaucot to pašu evasolu, šoreiz istabas temperatūrā, ar brūno cukuru, kanēli un kokosrieku skaidiņām. Nu, lūk, pildījums arī gatavs. Kad mīkla uzbriedusi, rulējam to tādā taisnstūrī, bet ne pārāk plāni. Un šeit būs pātrinājums, kā es visu mīklu noklāju ar cukura kokosriekstu pildījumu. Centieties daudz maz vienmērīgi. Nu, un kad tas izdarīts, rulējam tādā smukā rullītī. Griežu aptuveni 4 cm biezos gabliņos un kopā man sanāca 7 smukas bulciņas, kuras mēs pēdējo reizi atstājam uzbriest uz pusstundu. Pirms cepšanas pārlēru pavisam nedaudz saldo krējumu un cepu 25 minūtes 180 grādos. Tikmēr pagatavosim visvienkāršāko un garšīgāko krējumu. Vienkārši sakruļam kokosrieks pienu, šeit vajadzēs tieši to krēmīgo daļu ar iebiezināto pienu un pūdercukuru. Un reāli šo varētu ēst vienkārši no bļodas, bet ne šoreiz. Noklājam mūsu smukos cinnamon rollus ar krēmu, dekorējam ar kokosrieks skaidiņām un es jums vēru. Neko tik garšīgu sen nebiju ēdusi.